Latvijas Lauksaimniecības Universitātes lauku inženieru fakultātē pārstāvēti 4 studiju un pētnieciskie pamatvirzieni – zemes ierīcība, vides un ūdens saimniecības, ainava arhitektūra, kuras Latvijā ir iespējams apgūt tikai Jelgavā, kā arī būvniecība, kur liels uzsvars tiek likts uz ilgtspējīgu būvniecību, kā arī specializāciju lauksaimniecības ēku un hidrobūvi projektēšanā. Sveiki, mani sauc Roberts, esmu topošais ainava arhitekts. Mēs esam zīmētavā, un šeit mēs varam redzēt, kā mūsu topošā ainava arhitekti trenē savas prasmes. Zīmēšana ainava arhitektam ir ļoti svarīga, un to ir ikdienā jāpiekopja. Šeit pirmajā kursā mēs mācāmies gan kompozīcijas, gan mākslas pamatus, gan arī to, kā pielietot savas prasmes savā topošajā profesijā. Un tagad mēs atrodamies maketēšanas telpā. Ainava arhitektam ir svarīga telpiskā domāšana. Lai studijas būtu efektīvākas, mēs maketējam plānoto teritoriju un vēlāk strādājam arī pie plānotās teritorijas vizualizācijām. Un tagad mēs atrodamies projektēšanas nodarbībā. Sadarbībā ar pašvaldībām savus studiju kursu projektus un diplomu projektus mēs izstrādājam aktuālām tēmām un reālām teorijām. Katru studiju projektu mēs sākam ar detālo izpēti, ko liek par pamatu turpmākai projektēšanai un noslēgumā prezentējam savas idejas pašvaldības pārstāvjiem. Ainava arhitektūras pētījuma virzieni saistās ar pilsētbūvnieciskajām telpām, lauku ainavu telpām, kultūrvēsturiskajām teritorijām un dabas pamatnes teritorijām. Sveiki, mani sauc Ģirds, un es esmu topošais vide un ūdens saimniecības speciālists. Studiju programma ir diezgan jauna. Vispār Latvijā, pasaulē studenti apgūst zināšanas, kas ļauj orientēties vides, ūdens saimniecības, meliorācijas, notekūdeņu attīrīšanas problēmās, kā arī atkritumu saimniecībā un dabas resursu ilgspējībā izmantošanā. Cilvēki, kas pabeidz šo specialitāti, savu karjeru veido ūdens apgādes uzņēmumos, kuros ietilpst kanalizācijas apsekošana, lietas ūdens nodīšana. Mācību process ir 5 gadu laikā. Pirmie 4 gadi tas ir tīra apmācība teorija, tiek rakstīts zinātniecisks pēcties darbs, kurā izvēlēties jebpa kādu tēmu. Tas ir sākot no ūdens apgādes līdz pat pētnieciskiem darbam hidrobūvēs. Tas ietver heisa aprēķinus, caurplūdums palu laikā. Sveiki, mans vārds ir Oskars, esmu topošais būvinženieris. Dosimies aplūkot būvmateriālu laboratoriju. Jaunāko kursu studenti par būvmateriāliem lekcijās apgūst nevien teorētiskās zināšanas, bet veic arī laboratorijas darbus, kuros gūst praktiskas iemaņas būvmateriālu testēšanā. Te mēs redzam sandviču paneļu pārbaudi uz sagraušanu. Pētījums notiek sadarbībā ar Sietenaks, un tam piesaistām arī studentus un maģistrantus. Vecāko kursu studenti apgūst arī zinātniskā darba iemaņas. Tādējādi, absolvējot Latvijas Lauksaimniecības Universitāti, viņi iegūst nevienu inženieru kvalifikāciju, bet arī inženierzinātņu bakalaura grādu būvzinātnē. Hidrauliskās modelēšanas laboratorijā tiek modelēts upju gultnes, tilta novietojums pār Lielupi, Daugavas gultne pie Jēkabpils, kā arī būves, kuru nolūks noskaidrot to, kādas tieši hidrotehniskās būves nepieciešamas, lai pasargātu apdzīvotās vietas no aplošanas. Mani sauc Felicita un esmu topošā zemes ierīcības speciāliste. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte vienīgā Latvijā, kura īsteno studiju programmu zemes ierīcība, kurā tiek sagatavot zemes ierīcības inženieri ar profesionālā bakalaura grādu zemes ierīcībā. Studiju programmā apgūst zemes un būvju kadastrālo uzmērīšanu, nekustamā īpašuma kadastru un vērtēšanu, detālu plānojumu zemes ierīcības un lauku saimniecību teritorijas projektu izstrādi, tālis pēc tehnoloģiju pielietošanu zemes izmantošanā un zemes pārvaldību. Šobrīd mēs atrodamies fotogrammetrijas laboratorijā, kurā katedras mācību spēki kopā ar studentiem pēta zinātniskās tēmas ģeodēzijā un mērniecībā, kā arī zemes pārvaldībā. Zemes ierīcības studiju programmas absolventi ir pieprasīti speciālisti valsts zemes dienestā un citās valsts institūcijās, piemēram, Zemkopības ministrijā, valsts nekustamā īpašuma aģentūrā un Latvenergo, kā arī pašvaldībās, privātos mērniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma vērtēšanas uzņēmumos. Praktiski jau visi 4. un 5. kursu studenti jau šobrīd strādā kādā no nozarēm.
Lauku inženieru fakultātes absolventiem ir iespēja iesaistīties pētnieciskajā darbā, studējot maģistrantūrā un doktorantūrā, vai arī veiksmīgi strādāt uzņēmumos un pašvaldībās. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Lauku inženieru fakultātes durvis ir plaši atvērtas gan topošajiem studentiem, gan zinātniekiem un sadarbības partneriem.